Čau visiem! No šodienas nolēmu filmēt tādu kā video dienas grāmatu par savu Žiguli. Vizuālais materiāls manā tēmā vienmēr ir bijis, bet, diemžēl, laika šobrīd ir ļoti maz un nekas jauns nav papildināts. Bet noteikti būs, bildes krājās ar visiem iepriekš padarītiem darbiem, bet šis tāds video materiāls ir varbūt skatāmāks no vienas puses, jo nav tomēr tā kā paskatīties uz bildītēm, kaut arī bildītes tomēr laba lieta ir, bet arī video materiāls mūsdienās jau tas ir diezgan moderni, un tad es arī domāju iet laikam līdzi un kaut ko tādu sākt darīt arī priekš sevis, lai mācītos vienkārši gan ar video strādāt, gan arī, lai būtu varbūt vecumdienās ko paskatīties. Bet, tagad par Žiguli. Žigulim līdz šim ir izdarīts, no vienas puses diezgan maz, jo laika nav. Ir citas dzīves prioritātes, kur laiks tiek veltīts vairāk. Šodien atbraucu uz darbnīcu, šo to pastrādāju, sākās lietus. Tad domāju, ka jāpievēršās Žigulim ir ārā tāpatās. Tas plānoties darbs vairs nesanāks, tā kā pastrādāšu ar Žiguli. Žigulim ir uzstādīti jauni priekšā piekari, balka, plaukti, lodvēdi šarnīri, gan plauktos, gan stūri sistēmā. Bikse ir uzstādīta jauna, tur ir arī ieurpts un iemetināts uzgrieznis, kur lambda zondi būs. Zondi ir tāda špāsa, bet vēlāk parādīšu, kā tas viss strādās un kā tas ir vajadzīgs. Zondi jebkurā gadījumā būs vajadzīga arī nākotnē, bet pagaidām tas tā tikai tā paspēlēties. Turpinājumā būs viens darbiņš jāizdara. Šeit var redzēt termostatu. Es paskatījos info, kad no savas tēmas, kad viņš ir mainīts tomēr pirms likts jauns, pareizāk sakot jau pirms 3 gadiem, tā kā var piedot, kad viņš šādā stāvoklī šobrīd ir. Daudz alumīnija daļas ir tā korodējušas virspusēji. Termostats ir vairāk nekā virspusēji visdrīzāk. Kāpēc tas tā ir? Visdrīzāk tā ķīmija, kas tiek ziemā kaisīta uz ceļiem bez sāls vēl, un arī sāls, protams. Arī šķidrums. Šķidrumu es kā lietoju antifrīzi vienmēr, bet arī antifrīzi ir dažādi. Tā kā varbūt arī no tā, bet iekšā es neesmu skatījies, to mēs paskatīsimies, ka būs noņemts, tad arī varēs saprast, kas tur iekšā darās no ārpuses, un šis izskatās diezgan bēdīgi. Vietā ir nopirkts šāds te padomju laika. Jāsaka uzreiz, ka arī padomju laikā detaļas nebija nekāda medus maize, bet vismaz misiņu korpuss nekorodēs tā, kā to dara lējuma korpuss, kurš vēl ir nezināmas izcelsmes materiāls visdrīzāk izmantots. Šeit iekšā arī kaut kādi nedaudz netīrumi ir, bet tas nav nekas būtisks un slikts ļoti. Šis te, protams, ir jātīra un jānokrāso no jauna, un tad liksim virsū. Tagad plāns ir ņemt nost radiatoru, lai vieglāk būtu tik klāt strādāt, un arī radiators ir jau te vairāk kā 3 gadus. To gan es neapstījos, bet cik atceros, te viņš te tiešām ir vairāk, es jau viņu vienā no pirmajām motoru mainīšanas reizēm jau biju uzlicis. Tas arī no apakšas strādājot redzēju, kad ir tāda vietām korodējas tur, kur ir tieši dzelzs daļas. Alumīnija daļa it kā ir normāla. Kas ir vajadzīgs, lai to visu te nojauktu? Vispirms ir jānojauc ventilators, kas jaucās diezgan viegli nost. Un tad tālāk jau jānolaiž šķidrums. Šķidrumu noliet šim radiatoram ir salīdzinoši viegli, jo šeit ir speciāls korķis, kur to var izdarīt. Ja jums ir misiņa radiators, tad tur ir bišķi savādāk, to es arī kādreiz parādīšu. Jebkurā gadījumā jaucot un lejot no šķidrumu, nevajag viņu ielaist ģeneratorā. Ģenerators ir jāapsedz, jāizsedz, jo nav ne tinumiem, ne arī
tiltiņam, kas iekšā ir diožu tiltiņam, nekādām citām daļām šķidram iekļūšana tur nav vēlama. Ne vien tāpēc, ka tur uz īso kaut kas sajies, bet tieši tāpēc, ka, lai tas šķidrams neveicina koroziju un kādas citas bojājumus. Protams, arī uz īso kaut kas jau gan var sajiet, bet ja tur viss ir labi uztaisīts un viss ir pārklāti tinum ar laku un arī nav nekāda defekta tiltiņam, tad būtībā tur no šķidrama nekam ļaunam būt nevajadzētu. Ģenerators arī tika likts jauns, šobrīd viņš izskatās kā jau lietots, bet normālā kondīcijā nav viņš sapūjis vai kā citādi ļoti bojāts. Tā kā līdz nākamajam pieslēgumam. Pagaidam lieku pauzi. Tehnoloģija, lai neaizšķiež pa gaisu. Tehnoloģija vienkārši pudēli. Izgriežam caurumu, nogriežam apakšu un viss. To atstājam, lai līst. Šīs te skrūves savilcēji skruvējot var izmantot arī, un būtībā es pārstāv izmantoju tieši muciņus, bet šobrīd kaut kā negribās iet un komplektēt. Vienkāršāk ir pie rokas ar skrūvgriezu atskrūvēt. Bet tas iespējams bišķiņ šlītis sabojāja, slikti viņš skrūvējās. Tā. Ir nost. Parādīšu, kas te dzīvo iekšā. Iekšā te dzīvo nedaudz kaut kas korodējis. Bet tā izskatās tīri normāli. Iekšējās virsmas jāiztīra kārtīgi un zinot žiguļu kā tādas īpatnības būtībā tie var nedaudz hermētiķi iesmērēt iekšā pirms viņu uzvērt atpakaļ, bet hermētiķi ne jau to, kas ir etiķi. Ir tāds Viktors Reinis, tādu var smērēt virsū, vismaz es pieļauju. Būtībā hermētiķi izmantojot, ja nav paredzēts no rūpnīcas, nevajag vispār. Ja ir paredzēts no rūpnīcas blīvēm izmantot, tad jā, un arī jāuzklāja viņš ir attiecīgā kārtiņā. Bet, teiksim, cilvēki diezgan bieži visur, kur tik vien tur stoķiek hermētiķi. Tas ir ļoti nepareizi. Es esmu jaudas motors, ļoti daudz motoris, kur ir visi dzeses kanāli pilni vienkārši. No viena un nākamā un aiznākamā meistara pēdiņās tā, kad tas sakrājās, kad aizštapē vienkārši cietos dzeses kanāls blokā galvā ir bijis. Vienreiz bija tāds kronis, kad jaucot ārā Mitsubishi dzinēji bija kaut kā hermētiķis ticis iekšā degkamerā un bija iesprūdis starp vārstu un vārstu sēžu. Tas vārsts diži labi nestrādāja, motors tā kā nedaudz uz 3 cilindriem no 4 strādāja. Tā kā ar to pārspīlēt nevajag. Kā viņš tur ticis bija, visdrīzāk motors bija 16-vārstīgais sveces sakas no augšas un noteikti bija tā blīvgradzena vietā smērēts. Līdz ar to kaut kā viņš tur bija,
ka ņemts nost lāstu vāks, tad kaut kā bija iekritis pie izskrotas vecs, bet, nu, ļoti daudz esmu pieredzējis būtībā, kur ir zes sistēmas un termostati pilni. Nu, negluži tā, ka atver un izveļās, bet, nu, pietiekoši, lai tas bojātu zes kā tādu cirkulāciju. Tā kā arī šeit tā smērēšana ir, nu, tikai tā, ka, nu, ļoti, nu, tā īpatnība žiguliem vairāk ir tāda, kad, ja jums ir lietotas, man, teiksim, šī daļa ir visa jauna likta, bet arī ir nedaudz korodējusi un izāsta virsma. Viņu varētu arī pārvirpot, bet tas atkal līdz nākamajai reizēm paliks plānāks. Tā kā vislabākais tomēr ir nedaudz iesmērēt tieši šeit ar pirkstu tā uz kantīti iesmērējam, un tad vienkārši var virsū, tas liekais tur arī paliks, un daudz nevajag visam bišķiņu. Termostats ir noņemts. Iekšpusē nekādas korozijas pazīmes nav novērojams, tādas kādas ir novērojams no ārpuses. Iekšpusē vispār, var teikt, nekas tāds nav. Termostats ir strādājošs, noņēma viņu tikai tāpēc, ka viņš vizuāli izskatījās šāds no ārpuses. Iekšā es paredzēju, ka te varētu būt arī normāli, bet tas tāpat ir jāsakot, tāpat ir jāņem nost, tad uzlieksim to, ko iepriekš rādīja no padomju laikiem. Šo te, protams, ir nostrūkot un var kā rezervēju atstāt, jo no strādājoši viņš bija. Paskatīsimies, kā izskatās šī te daļa tuvāk. Šeit pilnīgi, es pat nezinu, kā lai parāda, labāk. Šeit pilnīgi ir, redziet, tāds, tā kā, kad kaut kāds kābi, kas ēsts pilnīgi. Apakšēt kā, kad akumulātors kābi, ka būtu tādi. Un tā akumulātori man šeit nav, tas ir aizmugurē bagažniekā. Tā kā ar skābi te nekāda sakara nav. Un tas pats arī šeit. Tāpēc arī kaut kur šķidruma te spieda garām, kad kurbulēņi pēc stāvēšanas pirmās. Vienkārši pilītes bija, nebija tā, ka tecēja ārā, bet bija pilītes. Bet, nu, tas jebkurā gadījumā nav pieļaujami, tāpēc arī jājauc. Nu, šis te, cik saprat, bija Baltkrievu ražojums. Tātad iekšpuse viņam ir laba pēc vairāk nekā 3 gadu darbības, pats termostata elements strādā. Vienīgā pretenzija man viņam pret ārējo vizuālo izskatu, kurš noteikti ir radies no ķīmijas, ko izmanto uz mūsu ceļiem. Citu izskaidrojumu es tam neredzu, jo ja šķidrums būtu pie vainas, tieši dzēs šķidrums, tad arī iekšpusi būtu līdzīgā stāvoklī, bet tā kā iekšpuse ir ļoti labā stāvoklī, tad atliek secināt tikai to, ka pie vainas ir ceļu uzturēšanai izmantotā ķīmija. Jo, ja tā paskatās arī uz dzinēju kopumā, tad lielākā daļa alumīnija daļas ir līdzīgā veidā korodējuši tikai nedaudz mazāk. Tātad bišķi arī tas materiāla kvalitāte ir varbūt sliktāka, vai arī vienkārši neietekmē konkrēto lējumu. Teiksim, var redzēt, pievilkšu tuvāk, šī te daļa ir jauna pirkta arī iepriekš, tas ir speciāli priekš termodevēja. Termodevējs man pagaidām vienkārši ir ieskrūvēts un funkcija nekāda nepilda, bet nākotnē pildīs. Tātad šī daļa arī tika, tā kā, kad notīrīta pēc pirkšanas jau arī vienkārši nopūst ar laku. Laka jau droši vien ir nolaubījusies nost. Un viņš ir korodējis. Nu, viņš varbūt būtu tas viss process ātrāk noticis, ja nebūtu vispār nekā apstrādāt. Bet tomēr arī laka nepasargāja. Arī sūkņu korpus ir līdzīgā stāvoklī. Ot, vai es viņu ņemšu nost,
un arī kaut ko ar viņu darīšu. Tas jau ir cits jautājums, vēl neesmu to izdomājis. Būtībā jau viņu varētu arī neņemt nost. Vienkārši nav vajadzības. Nekāda defekta viņam nav. Vizuāli viņu var bišķiņ notīrīt. Vienkārši neredz iemeslu, lai to darbu darītu vairākas reizes, jo pēc tam arī motors noteikti tiks celts ārā un vienkārši nav vajadzības tagad liek laiku tērēt uz viņu. Tā, pagaidām likšu uz pauzes. Radiators ir noņemts, un šis ir tas brīdis, kad var izdarīt secinājumus. Radiatora vecumu es šobrīd nepateikšu, jo es īsti neatceros, cik ilgi jau viņš ir, bet tas ir noteikti vairāk par 3 gadiem. Radiators sev ir, manuprāt, attaisnojis, jo viņš joprojām ir vesels un darbspējīgs un arī nav diži korodējis, tā varētu teikt, sarūsējis, tautas valodā runājot. Šeit ir ķepiņas, uz kurām viņš guļ, tās gan ir aprūsējušas, un nedaudz arī apakšējā daļa bija aprūsējusi. To es notīrīju jau iepriekšējā gadā, ja nemaldos, un ar hamerita krāsu piekrāsoju, lai viņš tur nerūsē tālāk, un izskatās, ka tas tā arī nenotiek, pateicoties droši vien krāsai. Tātad šo te visu vajadzētu nostrilkot un pārkrāsot, kas saistīts tieši ar āmi, ar šo te daļu. Šo te visu daļu un šo te daļu arī varētu. Tieši pašu šo resti nekādā gadījumā nekad krāsot nevajag, jo tas siltuma apmaiņu pasliktina. Varam pastīties arī dziļāk, kas darās tieši šeit. Šeit viss izskatās salīdzinoši tīrs. Arī šeit ir tīrs. Šeit jau neredzēsim, bet tur arī ir tīrs. Radiators, ja nemaldos, maksāja 28 latus. Un, kā jau minēju, viņš sev ir attaisnojis. Dzirdēju dažādas viedokļas pirms pirkšanas, ka viņi tur plīst un kas vēl tik viņam nenotiekot, bet riskējam pirku. Pirku viņu tieši alumīniju ne tāpēc, ka viņš bija lētāks, bet pirku tāpēc, ka viņš bija vieglāks. Un vieglāks viņš arī ir plānāks nedaudz, un siltuma apmaiņa tomēr varētu būt labāk, kā tieši alumīnijam jau būtībā ir labāk siltuma apmaiņa. Tā kā ir biezāks misiņi, tad tomēr ir. Tomēr viņš to siltumu neatdod tik labi. Ja tādā vienkāršā braukšanā varbūt pietiek ar viņu, tad tādā dinamiskā braukšanā pa pilsētu ar visiem korķiem, tomēr viņš uzkars vairāk. Protams, arī ļoti daudz, kas ir atkarīgs no dzēs sistēmas kopumā. Ja jums dzēs sistēma būs veca, braukts kādreiz varbūt ar ūdeni, bloks no iekšpuses arī sarūsējis, korodējis, radiators piedzīts ar visādu rūsu un citu drāzu, arī krāsniņas radiators tieši tāpat jau aizsērējis, tad noteikti dzēsi būs slikta. Teiksim, es, kad nomainīju, es arī mainīju visu pārējo, var teikt, bet, kad nomainīju to visu dzēs sistēmu, tad, pilnīgi kā diena pret nakti paliks labāka situācija. Tā kā šis ir tāds secinājums par detaļu jau pēc vairākiem gadiem. Domāju, kad likšu viņu atpakaļ, jo, pagaidām šim dzinējam radiatoru nemainīšu, kad nāks nākamais motors, tad tam arī attiecīgi jau viss būs arī jauns, bet, šim pagaidām atstāšu to pašu. Motors droši vien kaut kad arī tiks celts ārā un vēl tur sakots un šādas tādas korekcijas izdarītas. Tālāk, kā virzīsies, es īsti nezinu, tas viss pasākums, jo idejas ir daudz un gribas gan karburātoru saglabāt, gribas gan arī iešpricu uzbūvēt un uzlikt, un arī, protams, turbo gribētu, bet, jāsāk ar kaut ko vienu, un tad jāturpina tālāk. Uzreiz teikšu, kad uz karburātoru turbīnu nebūs īsti prātīgi likt, tad tas būs jau kopā ar iekšsprici, kad notiks nākamais stage, tā varētu teikt, svešu valodā. Bet, pagaidām es paspēlēšos ar šo, un tad jau varu uz priekšu pateikt, ka doma ir uzlikt 4. paaudzes gāzes iekārtu tieši uz karburātora. Ne tāpēc, lai ietaupītu braukšanā,
Bet tāpēc, lai vienkārši saprastu, kas ir vajadzīgs, kā var uzlikt un kāds tam visam rezultāts galu galā, vai būs labāk dinamika vai nē, varēs to ļoti būtiski salīdzināt. Nu, tas laikam pagaidām viss liek uz pauzes. Šodien ir svētdienas vakars, pulkstenis gan arī 12, bet vēl mirkli izdomāju pieķerties žigulim. Gribēju sagatavot radiatoru, bet pakustināt apakšējo daļu, kur ir šie te kronšteini. Viņa likās tāda diezgan nenoturīga, tāpēc es tā kā viņu stiprāk pakustināju, un viņa vienkārši novēlās nost. Kā var redzēt, tad šeit viss ir pilnīgi sabiris. Alumīnijs vienkārši ir sāēsts. Vienkārši sāēsts. Un sāēsts viņš ir no tā, ko ziemā kājas uz ceļa. Protams, var teikt, ka ziemā braukt nevajag, bet tas jebkurā gadījumā nav normāli, kad jaunas alumīnija daļas pilnīgi ēd kopā. Šeit arī, protams, var novēlt uz sliktu alumīnija kvalitāti, bet jebkurš materiāls būs slikts, kuru šādā veidā ķīmiski bojā. Tajās vietās, kur visvairāk ir sakrājies tas zaņķis, ko viņi bar uz ceļa, un lai tur arī viņš ir šādi te korodējis, pilnīgi izēdot visu to alumīniju ārā. Ko darīšu tālāk ar šo radiatoru? Pat īsti nezinu. Jānotīra nost ir viss šis te, un jāskatās, ja tās caurules, kas iet šeit cauri, kur cirkulē šķidrums, būs veselas apakšējā daļā, tad iespējams viņu salabošu un likšu virsū. Ja viņas būs ar kādām pazīmēm uz, kā lai saka, uz to, ka viņas var pārplīst, tad visdrīzāk es viņu vairs nelietošu. Šeit izskatās diezgan bēdīgi pagaidām, vismaz nenotīrot visu nost. Nu, diemžēl tā ir, un tā būs ar jebkuru radiatoru. Vismaz, ja gribi saglabāt savu auto neskartu, tad braukt jāsāk ir gan arī vai vasaras vidū, jo pēc ziemas viss tas zaņķis tāpat sakrājās uz ceļu un lietu tāpat viņu mazākā koncentrācijā, bet tik un tā saskalo mašīnai tajās vietās, kur to nevajadzētu. Pagaidām tas būs viss.